Tās insulta, tās pirmās pazīmes var būt kaut kāda galvas reiboņa, var būt neskaidra redze, var būt kaut kāds notirpums rokā, kājā, vienā sejas pusē. Tātad kaut kādi īslaicīgi pārējoši runas traucējumi, kā mēs sakam, mēles mežģīšanās. Ja kaut kādi šādi simptomi ir, nevienmēr, bet bieži vien viņi var būt saistīti ar iespējams jau daudz nopietnāku šo insulta notikumu. Un šajā brīdī, kas ir jādara radiniekiem, ieredz, ka tas notiek? Tātad, ja šie simptomi ir un viņi pāriet un liekas, ka viss ir labi, tāpat tās noteikti pareizi būtu griezties droši vien pie ģimenes ārsta, vai ja šie simptomi nepāriet, ja viņi sākās un vēl turpinās, tad noteikti ir jāsauc neatliekama medicīniskā palīdzība.